Labdien! Mani sauc Visvalds, esmu pārdošanas vadītājs Kemperi 365, un šodien mēs jums parādīsim jauno Adria Matrix 650 DL. Es jums parādīšu gan no ārpuses, gan no iekšpuses, kā izskatās, kādas ir opcijas, un šis Kemperis šobrīd ir pārdošanā pie mums. Varat atbraukt arī paši, apskatīties ar savām acīm. Tātad dosimies parādīšu, kas mums ir ārpusē. Kā jau pirmais, ko redzam, Citroen šasija, lielā grila reste. Ļoti pievilcīgs dizains, pa pusē integrētais salons, alumīniju diski, mums ir televizoru pieslēgums, elektrība, 220. Šim modelim mēs esam uzlikuši papildus aizsardzību, to varam izdarīt arī pie mums servisā, arī jūs jau esošajam Kemperītim. Dosimies tālāk, tātad šeit mēs redzam tvertni. Kā jau visiem mūsu modeļiem, mūsu Kemperi tiek pārdot tikai ar marķīzēm. Arī varam jums palīdzēt pie tādas tikt. Bagāžas nodalījums. Arī bagāžas nodalījumiem papildus aizsardzība. Līdz ar to šeit varam uzglabāt riteņus, vērtīgas lietas. Bagāžas nodalījums atļaus jums arī savu motorolleri ievietot. Kā mēs šeit varam redzēt, vietas pietiek visam. Ir mums arī vietas, kur piestiprināt kravu, lai tā nesagāžās ceļojuma laikā. Šeit mēs varam redzēt elektrību, varam pieslēgties elektrībai, uzlādēt skūterus vai kādu citu elektrotehniku. Ļoti daudz skapīšu, kur salikt visas mantas. Ir arī apgaismojums, tātad arī tumšajās naktīs varēsim atrast nepieciešamās mantas, nebūs jātaustās. Durvis bagāžas nodalījumi ir no abām pusēm. Atversim arī otru pusi, lai jūs patiešām saprotat, cik daudz vietas šeit ir. Es teiktu, ka šeit varam salikt visas mantas nepieciešamā ceļojumam bez nekādām problēmām, nekas nav jāatstāj mājās. Varam paņemt līdzi arī, kā saka, sievas māte. No aizmuguras pirmais, kas krīt acīs, ir jaunās Adria gaismas, kas principā nāk no 23. gada, bet šis konkrēti modelis ir vēl 22. bet jau ar jaunajām gaismām. Kā visiem kemperīšiem, lai vieglāk noparkoties, ir atpakaļ skata kamera, platleņķa, līdz ar to būs vieglāk noparkoties. Kā minēju, durvis bagāžas nodalījumi no abām pusēm, līdz ar to ir viegli piekļūt mantām, nav jākāp pāri riteņiem un pārējām mantām, ja kaut kas ir priekšā. Tālāk šeit mums ir gāzes nodalījums, vieta 2 gāzes baloniem. Šeit mums ir ūdens nodalījums, šeit pietiek vietas 120 litriem. Tālāk mēs redzam degvielas nodalījums. Šim modelim arī ir AdBlue, degviela 60 litri. Tāds viņš izskatās no ārpuses, manuprāt, ļoti estētisks. Iesim paskatīsimies, kas ir iekšā. Tā, esam iekšā, uzreiz sajūta ir kā mājās, tā ir laba zīme. Šeit uzreiz es vienu no pirmām lietām apskatu, kāda ir apkure. Šeit mēs redzam, ka ir radiators, viņš ir cauri pamalām, līdz ar to par augstumu nebūs jāsatraucās. Dzīvojamā zona ir plata, man ir gandrīz 1,90 m, es jūtos pietiekami komfortabli. Gultai abās pusēs ir sēpiņa, līdz ar to nav jāuztraucās, ka bērni varētu izkrist. Kā arī šeit ir aizskariņš, ko mēs varam novilkt, lai justos kā atsevišķā telpā, kā arī mums ir priekšas panorāma. To guļot šeit otrā stāvā, nebūs sajūta, ka jūs guļat slēgtā telpā. Tātad šeit ir iespaidīga izmēra dzīvojamā zona, kurā var apsēsties, es teiktu, 4-5 cilvēki. Ēst vakariņas, šeit šīs galdas pārvietojums. Līdz ar to šofera krēsls un pasažieru krēsls iekļaujās dzīvojamā zonā. Krēsli, kā mēs redzam, ir ādas un auduma. Ļoti ērti ir papildus atbildes, kurās varam ļoti relaksēt atpūsties. Labi, dosimies uz galveno vietu mašīnā, kapteiņa sēdekli. Šo te galdu mēs varam salocīt, lai tas nekustās brauciena laikā. Visi krēsli grozās pa 180 grādiem. Dosimies tālāk uz kapteiņa krēslu. Šeit mums ir planšetes un telefona turētājs. Pavisam vienkārši sistēma izvalkās. Šeit mēs varam ievietot gan lielu izmēru planšeti, gan telefonu, uzlikt navigāciju vai kādu filmu. Arī visai mašīnai, visam Kemperītim, visiem logiem ir šis te termo aizskars, kas pilda arī aptumšošanas funkciju. Līdz ar to netiek patērēt siltums, kuru mēs šeit iekšā kurinam, un tas viss neiziet ārā pa logiem. Tā ir ļoti laba opcija, ja jūs plānojat ziemas ceļojumu, noteikti būsiet ļoti priecīgs par šādu. Tas ir papildu aprīkojums, kas tiek pārdots kopā ar šo Kemperi, bet tas nav standarta aprīkojumā.
Šeit mums ir plīts, 3 gāzes degvieni, arī loks, kur ir iespējams atraisīt. Šādi te, ja nu teiksim, mums ir daudz tvaiku varam izlaist, vai arī gribam paskatīties, kā bērni spēlējās jūras krastā, tad šeit tas ir iespējams. Bet šeit nav tikai loks, te ir arī tvaika nosūcējs. Līdz ar to šī ir kā īsta mājas virtuve, visiem nepieciešamajiem papildus elementiem. Izlietne, no nerūsējot par tēraudu, ūdens šobrīd mums nav pieslēgts. Skapīši, traukiem, šķīvjiem, visam pietiks vietas. Otrā pusē mums ir liels leduskapis, kurā ir arī saldētava augšā. Leduskapis ir tiešām ietilpīgs 140 litri, pietiks vieta jebkam. Guļam istabā ir 3-vietīga gulta, pa vidu bērnam, un abās pusēs ir aizkariņi, termo aizskari. Ļoti patīkams apgaismojums, rada mājīgu sajūtu. Gaismas visas ir regulējams no gultas, līdz ar to nav jāiet uz priekšu. Šeit mums ir ļoti lieli nodalījumi drēbēm, mantām. Kā jau Matrixā, šeit ir duša. Pietiekami liela izmēra, lai kārtīgi 1,90 m cilvēks varētu ieiet, nomazgāties. Toaletē ir izlietne, pods, skapītis, zobu birstēm, šampūniem. Ir arī apsilde, līdz ar to arī toaletē nav augsti. Ļoti daudz visādi skapīši ķīmiskiem līdzekļiem, oguls un arī lūga. Man virs galvas varam redzēt gaisa kondicionieri, kas ir papildus opcija, strādā no elektrības. Līdz ar to, ja mēs esam kempingā un pietrožamies pie elektrības, šeit būs gaisa kondicionieri. Ja kāds grib gulēt, bet jāiet dušā, šeit ir aizskariņš, kuru novelkot iegūstam intīmāku atmosfēru. Protams, ir arī durvis, kas nodala šo telpu no pārējām telpām. Līdz ar to dzīvojamā istabā var kāds vēl palikt pa vakaru, iedzert vīnu, kamēr pārējie dodas gulēt. Lai būtu ērtāk izkāpt, jo kempers ir salīdzinoši augsts, ir arī elektriskais pakāpiens un gaismiņa, kuru naktī varam ieslēgt, lai varētu sēdēt zem marķīzes un baudīt vīnu vai jebko citu. Labi, paldies jums par apskatu! Tiekamies nākamajā. Atā!